dziedāt gribēšana un varēšana sākusies tepat netālu Ūziņu skolā. Jelgavas apriņķis, Zaļinieku pagasts, laikam kādreiz tā bija. Ūziņu skolā vecais tēvs bija skolotājs. Viņš mācīja, kā jau četrklasīgā pamatskolā, visus priekšmetus, bet bija divi skolotāji. Un kādā dziedāšanas stundā viņš ieveda mani arī. Man varēja būt kādi, nepilni 3 gadi. Un bērni dziedāja. Vecais tēvs pavadīja ar vijoli un kā ar cītaru, tāds muzikas instruments. Un sākām dziedāt. Caur Sidraba birzi gāju. Atnācām dzīvot uz Dobeles rajonu. Aizgāju strādāt kolhozā Brīvais ceļš par veterināru ārstu. Un vakaros vienoja kopā mūsu dziedāšana. Arī 70. gadu sākumā TRVT atsākās kora darbība. No sākuma bija diriģents Dreiblats, pēc tam pēdējos gados Dace Reinika. Arī Artūrs dziedājām kopā. Kultūras nama vadītājs Strapcāns. Tas kodols, tā turējāmies kopā ilgus gadus. Arī ansambli izveidojām, tikām līdz aulam, universitātes aulam, dziedājām tur skatē, bet tie spicākie vīri nebijām. Bet piedalīšanās pati par sevi jau bija interesanta. Tā vēsture visu laiku ir nākusi līdzi. Pārvācoties no viena dzīvokļa uz otru, ir tādas lietas, kuras tomēr tiek vienmēr ņemtas līdzi. Šis pamats, tas ir manas mammas darināts. Viņa arī bija liela dziedātāja, Jelgavā piedalījās jauktajā korī pie Aleksandra Saliņa. Tad vēl atrada laiku saimniecības darbiem mums ar brāli, bet arī tāda vienmēr bija gribēšana dziedāt. Pirmajos dziesmu svētkos tie bija beidz 62. gadā vidusskolu, iestājos augstskolā un tad arī, bet no kura kolektīva es piedalījos. To kolektīvu ir bijis diezgan daudz. Katrā ziņā no Jelgavas. No dziedāšana, pārslēgšanās uz citu darbības sfēru. Pēc tam arī bērni braucām kopā kolhoza laikā ekskursijās, un tad arī neslēdzām rādio iekšā, bet dziedājām tautas dziesmas braucot. Un tā nemaz nekādus spaidus nelietojot, meitenes un arī viņu atos dzied tautas dziesmas. Tad tikai
izdomājām, par kādu tēmu dziedāsim. Dziedāsim pa kumeliņiem, dziedāsim par jūru. Nu, daudz, kamēr zina. Un jo jau atkārtoju, jau tās dziesmas arī paliek atmiņā. Daudz no svara arī ir, lai atbalsts mājā būtu. Tādi saviņojošāki tad, kad var jau kādus pazīstamus satikt, radiniekus satikt. Man tēva brālis ilgus gadus dziedāja universitātes korī Juventus. Bija kora prezidents un daudz no viņa savāktiem materiāliem arī pie manis palicis, jo viņa vairs arī nav. Kādam ir, pēc tam nodošu tālāk. Jo šitās ir tādas, ne katrā mājā tāda taustām materiāli ir. Šeit ir tāda grāmata no seniem laikiem ar ierakstu diriģentam Kārlim Bērziņa kungam no Bramberģes sadraudzīgās biedrības Līgo. Viņš tur arī ir bijis kā diriģents, vadījis kori. Līgotnes tās, liekas, ir tas pats Glūdas klubs. Jā, tagad viņš ir bijis pārvērties, bet, agrāk tur bijusi arī kultūras dzīve. Kā tagad es iekšā bijis neesmu, bet, garām braukts, un te ir tādas attēli no 30. gadu kultūras darbiniekiem, dziedātājiem, diriģentiem, un interesanti apraksts beidzas ar 30. gadu, kaut gan viņa biogrāfija jau turpinās. Interesanti būtu arī tagad, laikam nevar atļauties par katru jaunu mākslinieku to biogrāfiju uzrakstīt līdz šim brīdim, un pēc tam, ko viņš pats, kā viņam dzīve ir iekārtojusies, tā viņš arī to dzīvi turpina. Bet interesanti palasīt līdz 30. gadiem, kā, protams, pēc tam ir karš, ir visādi izceļošana no Latvijas un pašu gribēta un piespiedu kārtā. Ir interesanti arī no šīs dienas viedokļa palasīt tādu Latvijas skaņu mākslinieku portrejus un arī latviešu un franču valodā. Toreiz franciski arī vajadzēja saprast. Diemžēl mēs tagad vairāk mazāk angliski, bet franču valoda retais, kurš pārvalda. Jā, te ir arī vēl dažādas apskatāmas lietas, kas ir palikušas ārpus šīm aptaustāmām zīmēm. Jāuzdod jautājums, pēdējos dziesmu svētkos nav vairs nekādu tādu taustāmu materiālu palicis. Pēdējie bija divu dziesmu svētku laiku atpakaļ. Rīgai 800 bija, un tad bija 2012. gada, un viss. Sākās te ar 33. gadu, ar Zaļinieku dziesmu svētkiem, dziesmu svētki Siguldā, Jelgavā,
Lejas Kurzemes dziesmu svētki Liepājā. Nu, toreiz nākuši lielus gabalus ar kājām uz mēģinājumiem. Bet gribēšana ir bijusi un vēlme jau arī tagad nosaka to. Atrunāties jau vienmēr var un atradīsies 101 dažāds iegansts, lai neatnāktu uz to mēģinājumu. Bet ja ir gribēšana, tad var atnākt un to arī novērtē. Nu, varbūt man vecais tēvs to ir tā stāstījis. Ja tu dzirdi, ka kaut kur dzied, tad vienmēr var iet un lūgt palīdzību, jo tur sapulcējušies labi cilvēki. Tāda bija viņa doma, un es piekrītu tam.